Hello everybody! Nu, tā tad ir pēdējā diena mums Ibizā, skumīgs brīdis. Mēs demontējam mūsu treniņu vietiņu, mūsu superbāru. Jā, šodien mēs visu vācam un vedam uz noliktavu, kur stāvēs visu ziemu un tīram visu kaut ko un liekam čemodānos, jo rītā mums ir kuģītis uz mājām, mēs peldam uz Barcelonu, vai ne, Rozīna? Jā, beidzot, nevarējām jau sen sagaidīt. Rozīna izstāšanai tik slikti, ka viņš negribēja nākt kadrā. Nē, es vienkārši neesmu nomazgājies. Nē, vakar aizgājām vēlāk gulēt, tā kā, un tāpēc tā. Tā kā tā, nu davai, pēc tam vēl parādīs, kas mums, lēnām samontēsimies kopā visu. Ja? Davai, tiekās. Čau. Jau šodien tikāmies pie zālītes tīrīšanas, un šobrīd esam atbraukuši starp Evis un Santa Lālī, neteiksim precīzi adresi. Novietot savas mantas atradām. Ziemas glabāšanā, jā. Ziemas glabāšanā atradām ļoti labu cenu, mēnesī 10 eiro pa 1 kubikmetru, un super vienkārši. Jā, cerams, ka arī droši te būs. Jā, vismaz savs te ir, un cilvēks sakarīgs. Reģam, paldies, jā, kad paldies īstenībā Tamārai, thank you, kad viņa mums ieteica šo cilvēku, jā, jo mums bija vien brīd tāda maza paniciņa, jo nebija kur atstāt. Un jā, jo viss bija aizņemts un dārgi. Jā, un te ir, viss ir vaļā un lēti. Tā kā tā, neko tad vēl pastāstīsim, ko tālāk darīsim. Ejam krāmēties tālāk, mājās braucam, cerām, viss kaut kas vēl jāizdomā vēl viena štēle par piķi. Jā. Vispār jādomā par piķi. Jā, esam atkal atpakaļ. Jā, paspējām tieši uz ABA apbalvošanas, ap citu, jā, personīgas bučas visiem Latvijas bērniņiem, jo mēs esam ABA. Apsveicām. Beidzot, tas pienācis, ilgi cīnījāmies, ilgi gaidījām, un visiem, kas tur forši, ka jūs tur var būt klāt, un jā, liela diena, visiem bučas un apsveikumu. Nākamais, jā, mēs esam visi salikuši. Visu vēl neesam salikuši. Tās mantas, kas paliek. Jā, kas paliek šeit un gaida. Jā, to jau mēs parādījām. Atvadījāmies no pāris draugiem, pateicām čau, iedzērām kafiju. Jā, un tagad paliek pats grūtākais sakrāmēt visas mantas. Starp citu, jā, mēs jau priekš nākamā gada zinām, ka krekli ar garām rokām nav vajadzīgi šeit. Mēs paņēmām cik kopā kaut kāds 10, jā, vismaz. Jā, pilnīgi nevajadzīgas lietas. Žakete. Es paņēmu 2 žaketes, es par laimi nepaņēmu. Kaut kur jāiet. Arī ir pilnīgi nevajadzīgas lietas, garās bikses, vairākas melnās. Vienreiz melnās mēs uzvilkām vai 2 reizes. Bija vajadzīgas, jā. Bet, pārsvarā, jā, džinses 2 manas arī viss jāved mājās. Tātad bišķiņ jādomā, ka braucam uz vasaru. Pa lielam neko nevajag ņemt līdzi, jo viegli nopērkams lētas, arī šorts, krekliņi, drēbes, viss. Tas ir viens otrs, smieklīgākais bija, ka mēs bijām Evisā un pazaudējām mašīnu. Kaut pusstundu meklējām mašīnu. Tā kā tā rītā mēs nofilmēsimies uz kuģīša un rītā 11. mēs laižam un sāksim mūsu tripiņu uz mājām, ne? Jā, un šovakar mēs tagad pāēdam vakariņas, sakrāmējam mantas, kas ir atkal uz Rīgu līdzi jāņem un iztīrīsim dzīvokli, jo esam apsolījuši, ka atstāsim tādu, kādā mēs viņā ienācām. Bet pa lielam mēs ienācām vēl lielākā netīrībā, bet mēs nebūsim tādi kā tie cilvēki, kas mums izīrē. Tā kā tā, tīrīsim un krāmēsim šodien. Jā. Rītā braucam, labi, tiekamies rītā, Čiuriju, drīz jau tiekās Latvijā. Cik drīz mums vēl priekšā Barcelona, Francija, Polija, kur mums Vācija un tik drīz jau nebūs, bet 4-5 dienas mēs ceram, ka 5 dienās iekļausimies. Plecu pie pleca. Jā. Labi, čau. Čau.